Visvairāk šobrīd mācību braucienu virziens, visvairāk apmeklētākais un pieprasītākais ir Igaunija. Esam bijuši mācību pieredzes braucienos gan uz Tartu, gan uz Tallinu, gan uz Rakveri, gan uz Pērnavu. 1, 2 vai 3 dienu braucienu, garāki braucieni, kas tiek apvienoti arī ar tādu atpūtu. Tie ir braucieni uz Maltu un Horvātiju. Šis gads nav izņēmums. Esam iecerējuši mācību braucienus uz Igauniju, gan uz 1 dienas brauciens uz Pērnavu, pavisam drīz aprīlī ir gaidāms. Tāpat arī domājam par 2 un 3 dienu braucieniem Igaunijas virzienā un ne tikai. Šī gada novitāte noteikti būs arī Latvijas lielo pilsētu un to pašvaldību, kuras lepojās ar saviem energoefektivitātes projektiem, ar savām prasmēm, lai apskatītu un iegūtu un mācītos un iedvesmotos no citu pieredzes.